domāju. Šitas ir radio daļa. Tas tas mazgāja mašīnu plus radio taisim kaut ko ņemamies, nezinu. Mašīna būs remonts. Tos vadus parausti. Kam, jā. Vienkārši izrauj ārā un iesprauc citās vietās. Antena labi, es nespraušu ārā tajā, viņi ir tikai vienā vietā, ja. Bet šito kropus gribētu izraut ārā, bet varbūt nevajag, jo viņš jau ir vienīgais. Viņam jau visi Kas tā apstulbība? Tas vāfumē šitien. Te visi vadi ir. Varbūt šitie bija nevajadzīgie. Te visi vadi ir. Te nekur vienai tumbai, otrai tumbai drošinātājām. Tur, kur pienāk elektrība, viss viņam ir. Varbūt vienkārši nespraut iekšā šitos. Domā? Jā. Kāds var notikt? Aiksams aizdegsies. Pagriežam aizdedz, domā pafumēt. Pagaid, dos vadus. Pofīgi, viņš jau savienots. Jā. Labi, es nezinu, labi. Māgā, bļabē, beidz. Širā vēl? O, jā. Nē, šo ideju viņam vajag spiest. Varbūt būtu. Jā, viņam pults arī tam rādio ir. Pag izslēdz ārā? Pastīšu saucam. Viņš neslēdz. Nepafumē? Viņš neslēdz. Ingus mūsu mekāniķis. Es vabu. Redzēt, ka divu vadu mācājās. Iesprauc viņus kaut kur rādam. Varbūt aizies. Vienkārši pats. Kur viņus iesprauc. Vienkārši pats spraut, varbūt aizies. Jā, ja jums kādam komentāros, ja jums kā skatīdamies ir kaut kādi tipi, lūdzu pastāstiet, jo mums nav ne jausmas. Es te teicu, vai ir kāds gudrīts ar radio, lai viņš var pastāstīt, ko mums darīt, ko. Varbūt to bija jāieskrūvē vienkārši. Redzēsim. Davai. Lūdzu, aizej. Filmēt. Davai, cerēsim. Nē, šo video ir viņam jāspēr. Es spiežu visas poksas. Vai drošinātājs Bļaļ, kāpēc tu nest? Viņš tās, ka neies. Brāga, varbūt bačša. Nepareizi iespraust kaut būtī. Tā tad kur šitā izstāstie vādi iekšā. Es ceru, ka var kaut ko redzēt. Rekur. Kā tu parādīt? Rekur te ir divi vādi, kuri nav pievienots varbūt. Bet tiem tur... Reāli, ja tu vienkārši dzīve visiem būtu labāka. Bet tajā vienā Baltijā arī viss tur ir. Maši šitā. Mēs spiežam kaut ko. Aķīts nenosēžās, tas mums ir galvenais. Bet mūtus vajadzēs jāprā. Labi, nav. Laikam viss tas, ka nebūs. Ko tur jau domā? Nefilmē, kā es cenšos dabūt ārā, bļaļ. Mums vajag rādio dabūt no sākuma vispār. Jā, mums vajag no sākuma rādio un tad pēc tam soli. Bļaļ, krancis neiet arī. Rekur kaut kāda instrukcija. Kāds var saprast, raksta komentāros, lūdzu. Kāds var saprast šito rezinu? Karantena. Bļaļ, ko? Tā ir antena, rājot. Tā tik vienā vietā spraužās. Vienkārši tie sūdi varbūt. Paga, tā ir krāsas. Jā, bet... Tad tikai divi vādi, kas ir iekšā? Jā. Vairāk jau tur neiet. Varbūt tie ir vādi, kas apakšā? Ir zem krēsla. Tie jau ir subim vādi. Tad tā sanāk. Bļā, viens. Nē, iekšā. Karoč, mums vajag rādio. Kāds negrib noziedot ejošu rādio? Noziedojot, lūdzu. Jā. Divas iespējas, šis rādio ir beigts. Šītas te viņam sērija numurs ir 6225. Vai drošinātājiem kaut kādu korķi izsist, viņš neļauj ieslēgt. Vienkārši lūdzu, tad kaut vajag kāds, mums vienkārši kaut kādu vajag. Jā, kaut kādu lietu vienalga. Iespējams šitā tur maziņu displeju. Jā, vienalga kaut kādu. Vai arī raksta komentāros, kas varētu būt, kāpēc viņš neiet. Jā, bet visa tā. Tā. Maza cerība. Ļoti maza. Ļoti maza. Šitās bedres vienas. Jā, Raivo teica, ka viņš pēc gulti maiņas ritīgi uzmanīsies no bedrēm. Tā arī izskatās tagad. Piebremzē pie kāds bredz. Citi dara, ka viņi apbrauc tās bedres.
ko esam vēl atbraukšu? Nu jā, tu Pēc ceļš. tur pretī mašīnas brauc kāda abraukšana. Tā bija atspēre. Es saku, es to visu aizmirku, vienkārši reāli izrādīšu to tā skaņa lieta, kas to skaņu taisa. Uz to amortizātoru vajadzētu noņemt kaut kad nost. Brauc! Chryslers ainsās. Volkswagen tev, bļa, priekšroki. Ok, tu brauc aiznies pa reizi, redz, cik viss labi satismēt notiek. Jā. Šitās lietas vislielākais murgs aizsam. No jā. Mēs gribējām ar Aiksam noputot, bet nesanāca. Nesanāca. Un tā vai bildināt. Vai jums patīks Aiksam šitā skaņa? Es domāju, ka nevienam viņa nepatīk. Nē, varbūt kādam cits. Pabrauc 3 naktī vecai omītei garām. Viņas dzīvo, Cilvēkiem jau ir savas opcijas. Dažiem patīk, dažiem nepatīk. Tas jau pilnīgi normāli. Tas ir galīgi Man normāli. patīk šitā skaņas viņam. Tāpēc tu ar viņu braukā. Ja tu nebūtu jābraukā un tev kāds cits, nezinu, braukāt pa sēti, es neticu, ka tu būtu priecīgais. Reāli tā, kad pilnu gāzi grītā tāds ka kaut kādu nitro izlaiž ārā. Jā, bet mums ir jāpārbauda, viņš iet uz to pašu, ko rāds milimetrus. Tagad, pēc lūdzu maiņas. Man liekas, jā. Ja? Kāda sajūta? Jā. Un tagad rādas 55 varētu būt, tāpēc 55. Un ja kas viņam stikls Aiksamam šitam ir jāmaina. Jā. Parādīšu kādēļ bēdīgs stāsts. To mēs uzzinājām tikai sen. Nu, nesen. Skoču salimēs izbūs. Tāpat šitiem sūdam tehnisku vārds, kad viņam vajag iet. Jā, tas ir labi. Es varētu sadarēt, ja kāds 62 jūtu, blīn, tas ir, es nezinu. Nē, bremzes viņam ir okei. Tā kā neviens strīnieks nebūs. Oi! Ko tu bļaut tā kā vecu vecēm? Nē, tad cik daudz bedres! Labdien, mēs esam Latvijā! Viku aizmīgi! Jā, es saku, vienīgais iemesls, kāpēc Aiksamam visi saplīstēm šitiem sūdienajām paņēm. Viņš ir vecs! Bēdīgi. Un tuvojās Aiksamam dzimšanas dienu novembrī. 20 gadi! Būs arī tur video. Man liekas, tās visas mašīnas. Oi, kāda ir tās. Bet viņš ir sarkanu aizlaida. Mēslu gabals. Es nezinu, kādēļ viņš tagad skaļāks. Ko tu domā par skaņu? Man liekas, viņš tagad skaļāks ir. Jā. Šito te miskas tūlīt skatīsimies, blīd. Jā. Kamēr Ingus tur regulēs kaut ko es filmēšu. Mute, APS, kas ir APS? Šitam video... Kas ir APS, kas ir APS? APS? Parking sistēma. Rekur bezbens. Nu, tas ir bēs. Tas tā. Tu. Parādīsim apakšā ar subītiem. Draivo saka, ka viņam jau bijis subs. Jā, man liekas, man ir aizdoms, ka šitiem iepriekšējiem īpašniekiem jau bija subis. Jā. Vienkārši noņēma nos. Tas ir ļoti liela iespēja. Es domāju, tam radio mēs varētu samarīt vienu vārdu vietā, var pastīties un moši tādiņš aizies. Brauks pa labi. Pieredzītē. Jau 11 minūtes. Būs 20 minūtes, un mēs vēl filmēsim, kā es čakarējos ar to radio. Bet, nu, jums, es ceru, būs interesanti, ka nospriežat laiku un iet kaut ko iekomand. Jā! Ko tu lūri, blin? Apceņ mūs, bļa, apcīvotajā zonā. Oi. Postis, kā viņi nolūrēja. Jā. Rīktīgi nolūrēja, bļa, vecā kaza. Zini, ko es viņai te gribētu izdarīt? Jā. Ieskriet ar Aiksam aizmugurē vienkārši. Pakaļā. Ar kaut kādu dzels raķeti, kas nesaplīst. To riņķiņš, ko tu sēdi. Nu, šitas ir dzels raķeta. Priekša plasmas, aizmugurī plasmas, sāns plasmas. Sliešiņa augšā, un sliešiņa Nē, augstā. Nē, nu jā. Čūgums. Vai alumīnijas īsti nezinu, nāc skatījies. No. Kas ir? Nu, bļaļ, bijis malā, bļaļ, kaza. Tāpēc, ja jūs
paskatieties to braukšanas video, kur mēs lējām paskatāties to video uz kaut kādām 12 minūtēm, kur mēs braucam pa to vienu betraino ceļu. To jums jāredz. Tās bija sāpīgi. Aiksi, man visi stāpīgi. Vai šais esi lobs, jo bija kāds tās maļāk. Ideāli. Mēs tā pat varam braukt. Brauc. Man tā bija nauda. Mēs lēni braucam, kas tev nepatīk. Nē, tas ritensājums šitās. Labi, tad tu iet ceļu varu. Tikai šitien jādod gājējiem priekšoga. Es neesmu ten galvenais boss. Ja mēs ņemsimies ar to radio, moši kāds gudrīts uzrakstīs komentāros, ko mums darīt. Varbūt. Es ceru, ka kāds gudrīts uzrakstīs komentāros, kā mums rīkoties, lai tas radio strādā. Lai mums būtu radio skonto. Radio skonto. Bļaļ, tu nopietni! Nu brauc prom! Sāpīgi cilvēki. Varbūt brauksim šodien kundzīt. Labi, viss. Brauks priekšā, Viss, tu man noriebi, es kaut kas jābrauc ārā no reversā. Nu, davai, Ingus, rekur radio vids. Pagam, kā mēs šo video nosauksim, no? Nē, samoties. Drauziņš, šodien mēs mašīnu tīrīsim. Kā jūs redzat? Jā, tīrīsim. Parādīsim, kā mēs tīram mašīnīti. Jā, skalošana. Tu iebāz naudu iekšā, jā? Jā, mums skalošana. Skalošana vajadzēja. Jā. Mums tikai zilais, jā? Jā, tu tikai zilais. Jā, tu jau tikai zilais, jā. Skalošana. Zini, Rēva, ka es tev filmēju tagad. Jā. Nu. Ņem eiro. Paņem skalošanu. Ņem. Ņem mazgā. Tikai nemazgā mani. Nu, tīrs, viņš ir krietni smukāks. Saka, tikko no rūpnīcas. Tas vietas ir! Atceries to. Tu vari pārtīrīt diskus viņam pārtīro. Kaut kā tā. Viss! Pagaidām! Nē, es pateicu tā vienkārši viss. Ko es esmu iztīrījis? Aižam! Mums labs bebutīts. Mums ir labjais bebutīts. Ai, pagā. Nu, Raivo, tavs sajūts. Labu. Jā. Jā. Šī būs tāds bija īsāks video. Ja, nu, vai garais viņš nebūs. Viss kārtībā. Laid klāt. Tikai ieslēdz logu tīrītās, lai logi notīrās normāli. Mončiski, neļaut, ko tu domā, es esmu daudz? Baigā saules spīd, neko vai neredzēt, nevajag. Bļāviens. Nolīdzies. Tā ir laba zīme.
Nu, kā pagaidām, ka man viss izšķiras. Jā. Pastāst Raivo par savām vēlmēm, ko tu gribi aiksamā. Oi, subīti! Jā. Jā, plānojam subīti likt. Subūferi. Cik vatīgu? 200 300. Nu jā, tu un tā. Un kāds vēl tur uzlīmes bija? Jā. Nu jā. Nē, brauc pa labi. Tas vēl caur. Šīs bija slikti. Šis bija aiksām piedzīvojums. Es saku, aizmugurē labā lieta. Nu, bļaļ, tas nav labi, vai ne? Tas tā eļas pudele sitās pret to plasmas. Jā. Ej, tu nost. Un tā ūdens pudele arī. Bro. Viss kārtībā, Raivo. Es saprojies, būtu. Viss kārtībā, Raivo. Nu, bļaļ, tu tos. Nu, ko, labi? Jā. Nu, labi. 3.0 dītījais, mums būs 0.6 dītī. Aiksamiņš ir tikko pēc gultņu mainiņas, kā pareizi pateikt. Un, nu jā. Kaut kā tā. Tas tik. Proteiz lopu vaļā. Tā jau arī? Jā. Tā labāk proteiz ir. Spogulīt vajag lūpāt. Čačo grāmat dzēd, cik tālu dīti. Pagaidi man jāpalīdz. Nav tur mājās kopā brīt. Nē, viņam sveiki. Es saku, tas pagājušnieks ir vislielākais. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man tik daudz stresa. Dēļ tās sūta pagājušnieku. Galvenais, lai mašīna ripo, tas ir viss galvenākais. Viņai GDs mums ir beidžu, ja. Rakstat komentāros, vai jūs piekritat, ka šitiem aizspēju ir bērņību, ja. Un vēl joprojām mēs neesam sataisījuši to tur, kas krīt ārā, bet nu labi. Kur viņš vispār pats? Laikam lejām nobrauc. Kaut kā tā. Tā kā drīz aiksams būs biku noķūnāts. Un viņš vēl nesataisīja odometru. Kāpēc tu nesataisīja odometru? Ej, tu divs. Es domāju, ka šitā pogi jau uzspiež, tad viņam parādās. Jo kam te viņi domā? Čatīši to tur nobraukt un parāda, cik tas nobrauc. Varbūt šitie manuāli vai uzspiest. Nu jā, tā pogas, nu pamēģinās, nu kas tas slikts var notikt? Nē, šitā mašinā varbūt daudz, un kāds tas slikts notiks. Zinēs, es teiktu, es varu, nu kur viņi brauc, nu tu nopietni. Ne jau no spidometra tev zinēs nosprauks. Ne jau tev Raivo spidometrs. Jā, labi, lai viņi brauc, vai brauc mājās. Es arī esmu vadus paraustīt. Tā kā varbūt vēl būs kaut kas no radio taisīšanas. Bet nu diez vai, ka viņš aizies šodien, tas ir.